Svētku gaidīšanas laiks ir brīnumu pilns. Lai šo svētku pavadītu sirsnīgā un radošā atmosfērā, Talsu sākumskolas skolēni kopā ar vecākiem gatavoja dažādus svētku rotājumus. Darbīgi pirksti, radošas idejas un svētku gaidīšanas prieks. Ceturtdienas vakarpusē Talsu sākumskolas telpās skolēni ar vecākiem bija ieradušies, lai kopīgi padarbotos radošajās darbnīcās. Ikvienam bija iespēja pagatavot 5 dažādus rotājumus. Citi pagava uztaisīt visus 5, bet citi kārtīgi un rūpīgi piestrādāja pie viena. Es šodien pagatavoju gan eglīti, gan dāvanu mazu trauciņu. Un šodien man bija iespēja daudz ko jaunu uzzināt, kā var pagatavot dažādas lietiņas uz Ziemassvētkiem. Kurš no vecākiem tev bija šodien līdzi? Man šodien bija mamma līdzi. Jūs varējāt tā vienoties, kādas idejas jums būs? Nē, mēs nevienojāmies, mēs katrs taisījām pa savām. Un tu jau iepriekš esi ar mammu kopā piedalīsies kādās aktivitātēs? Jā, es esmu piedalījusies arī naktas skrējienā skolā un vēl dažādos pasākumos. Vai jūs mājās arī taisat kaut kādas lietiņas kopā vecākiem? Jā, mēs mājās gatavojam dažādas sniega pārsliņas un zīmējam arī. Mēs šodien uztaisījām Ziemassvētku svečturīti no mežģīnītēm. Kā jūs vienājāties, kādu taisīsiet? Tētis grieza ārā un es līmēju. Un kaut kur vēl kaut ko uztaisiet? Mēs vienīgais paspējām uz svečturīti. Un kur tagad mājās tas stāvēs? Logā, lai rūķis redz, kad nāk un nes dāvanas. Šīs nav pirmās aktivitātes, kurās ir iespēja bērniem kopā ar vecākiem aktīvi pavadīt laiku. Talsu sākumskola sadarbību ar vecākiem veic jau aptuveni 15 gadus. Tiek rīkot dažādi kopīgi pasākumi, atrakcijas, darbnīcas un citi brīvā laika pavadīšanas veidi visai ģimenei. Arī vecāki ir atsaucīgi un labprāt iesaistās skolas rīkotajos pasākumos. Patiesībā ir tā, ka mēs šo darbnīcu veidojot, domājām, redzēs, kā būs. Jo mums mēnesi atpakaļ uz 11. novembrī, uz Lāčplēša dienu bija tāds pasākums, kas mums nebija bijis kopā ar vecākiem. Mēs bija naktas skrējiens, kā mēs viņu nosaucām, kas 6. vakarā sākās, bet bija tumšs, un tāpēc mums tā bija nakts. Bet, kad bērni kopā ar vecākiem Talsu vēsturiskās vietas pa kartēm izskrēja, bija uzdevumi, bija zemessargi, bija zupas katls un bija tāds, kas mums pašiem likās, kas tā aizgāja ritīgi, kad varēja just to patriotismu, kad viņi skrien atpakaļ un kad viņi stāst, kur viņi ir bijuši. Un tad mums likās, tikko bija pasākums ar vecākiem, kur bija 120 ģimenes no skolas, ka tiešām tas fantastisks atbalsts bija. Un domāju, skriešana, kā būs? Mammas, tēti, visi kūliņo pa kalniem un skrien, visi atgriežās sārtiem vaidiem laimīgi, dzer tēju, dzied strēlnieku dziesmas. Un jā, tagad Ziemassvētku darbnīca. Vai kā būs un kā būs, jā? Bet jūs redzējāt. Vienā no darbnīcām bija iespēja pagatavot svečturus, stikla trauciņus aplīmēt ar mežģīnēm, dažādiem auduma gabaliņiem, salvetēm, ar visu, ko vien vēlējās un varēja atrast skolas piedāvātajos un līdzpaņemtajos materiālos. Telpas ir pilnas, 5 darbnīcas, vecāki staigā un izvēlās, pie durvīm ir, ko tad viņi var darīt, kādus materiālus piedāvā skola, bet informāciju devām arī, ko var paņemt pats līdzi, jo, protams, tā pati karstā līmīte, ir ērtāk, ka viņi katram pašam. Jau citā darbnīcā no kartona varēja izgatavot dāvanu kastīti. Šajā darbnīcā ir iespēja pagatavot ļoti interesantu, skaistu zvaigžņu veida, tā kā puķītes veida kastīti un izrotāt pēc tam, kurā var ielikt pēc izvēles vai nu kādu konfektīti vai nu kādu piparkūciņu un pasniegt svētkos. Cik viegli vai grūti bērniem kopā ar vecākiem iet šo pagatavot? Ziniet, sākumā liekas tā, kad vecāki ar bērniem piesēžās pie gāda, tad vecāks ir azarta pilns, un viņš jau darbojās, un tas bērns viņš nevar saprast, ko nu tagad darīt, un tad vecāks saprot, ka jāpalīdz bērnam. Bet īstenībā tad, kad izstāst arī uz tāfels, viss ir priekšā, ļoti, ļoti vienkārši uztaisīt kastīti, visu mēs parādam, visu pastāstam, un arī vecāki, protams, ļoti mīļi ar bērniem kopā strādā, tā kā viss notiek. Bija darbnīca, kurā ik viens varēja pagatavot eglītes rotājumu egles formā. Kā
katrs, kas atnāca, gan vecāki, gan bērni, uztaisīja katrs sev eglīti. Rotāja to ar čiekuriem, ar dažādām lentītēm. Patiesībā te bija fantāzijas lidojumi. Šis bija tikai paraugs, bet vecāki un bērni taisīja dažādus ļoti skaistus šos rotājumus. Vecāki un bērni ļoti labi sadarbojas. Šis taču ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks un virmo gaisā tāda draudzība, mīlestība. Un līdz ar to bērniem un vecākiem ļoti labi sanāca sadarboties. Tie, kuri vēlējās, varēja pagatavot arī dažādus svētku durvju dekorus, kā arī svečturi, kura pamatā bija rokdarbu skolotāja veidots koka paliknis, kur izrotāt varēja ar dažādām dabas veltēm un citiem rotājumiem. Idejas par šīm darbnīcām un pasākumiem radās pašām sākuma skolas skolotājām. Patiesībā mums, man liekas, ir fantastisks kolektīvs un mēs visi kopā. Nekad to nevar viens skolotājs. Ir tas, kurš ir atbildīgs. Piemēram, par šo darbnīcu mums ir mākslas skolotājs, skotāja Ilona. Ja? Un viņa ir tas, kas koordinē. Par nakts skrējienu bija sporta skolotāja un sociālo zinību skolotāja. Kāds ir tas virsvadītājs? Bet skolā ir visi skolotāji. Un tā ir komanda. Un kāds ir izdomājis ideju, un tad mēs sanākam kopā, un tad ir tas, meitenes šitā, nē, tur varbūt labāk tā, varbūt to, un man vēl ir tas, un ir jau tā, kad jau vecāki nāk ar savām idejām. Mēs redzam to prieku gan bērniem, gan vecākiem, un tētiem un mammām, un visiem, kad viņi var kopā darboties, un kaut kas sanāk, un kaut ko skaistu reizes mājās, jo tas Ziemassvētku laiks, viņš ir pietiekuši stresains, lai mājās nebūtu, kad vienmēr atliek. Un te mēs dodam to iespēju atnāc ar bērnu, tev skotājs parāda, ko un kā. Tādā veidā mēs sadarbojamies ar vecākiem. Visus pagatavotos rotājumus bērni un vecāki varēja nest līdzi uz mājām, lai rotājot istabu gaidītu atnākam svētkus. Radošajā darbnīcā ielūkojās arī Kristīna Frēmane, Girts Grenevits, Talsu televīzija.